Vai ir kas tāds, ko nekustamā īpašuma vērtēšanas jomas pārstāv vēlētos mainīt vai uzlabot? Kas tas būtu un kāpēc? Es teiktu, ir 3 lietas, kas man uztrauc. Pirmā, kā es jau iepriekš teicu, šī dabiskā atjaunošanās profesijā. Jo jauniem vērtētājiem ir tiešām grūti iesākt, un zināšanu un atbildības un tam līdzīgs sloks ir iespējams pat neadekvāts, it īpaši sākuma fāzēs profesijā. Tā kā šī dabiskā atjaunošanās ir mani uztrauc. Vidējais vecums vērtētājiem Latvijā ir ļoti augsts, un arī pasaulē viņš ļoti augsts. Tā kā vērtēšana nav tāda seksīga profesija, un vismaz startautiski daudz viņi izmanto vairāk kā tādu paliecienu uz kaut ko citu, jo tas ir labs pamats jebkuram finanšu darbam. Tas būtu viens. Otra lieta, kas mani uztrauc, varētu būt cenu dempings vērtēšanas pakalpojumiem, it īpaši valsts iepirkumos un tam līdzīgi. Jo cenu dempings viņš visiem vērtētājiem nedara labu, un atklāti sakot, tas arī atspoguļojas uz profesijas reputāciju un ilgspējību. Un trešā lieta būtu mani novērojumi, ka daudzi vērtētāji nav gluži gatavi nākotnē vērtēšanas profesijai, kur neapšaubām būs vairāk saistīta ar kvantitīvām metodēm, automatizētiem vērtēšanas modeļiem, to pašu ilgspējību un tam līdzīgi. Ir nepieciešama pietiekama profesionālā izglītība. Es domāju, Līvai noteikti būtu vairāk kursus šajā sakarā jāveido. Es apsveicu visas firmas, kas kursus nodrošina. Un mums ir tāda lieta, kas nav raksturīga vērtēšanas profesija, kā tādas stingras prasības par profesionālo pilnveidošanos katru gadu. Tas ir citās vērtēšanas asociācijās, mums tas ir, ja ir, tad ir vāji. Reāli, ko vajadzētu darīt, vajadzētu no vērtētājiem prasīt atskaites, kādas kursus viņi ir apmeklējuši un tam līdzīgi, lai sasniegtu vismaz tās pašas stundas, kas ir brokeriem šobrīd ieviestas. Kā jau teicu, pie tiem standartiem, man gribētos, lai varbūt ir vērtētāju apmācības vairāk kvalitatīvas, varbūt biežāk varētu klausīties pieredzi, ne tikai teorētisko, bet arī praktisko. Jo bieži jūtu, kad ļoti daudz dod paklausīties, kā dažādus sarežģītus vērtējumus veids citu valstu vērtētāji. Tas palīdz. Gan arī, protams, mūsu vietējie vērtētāji, ja būtu gatavi dalīties ar pieredzi, tad tas būtu ļoti vērtīgi. Jā, drīzāk es teiktu, ne gluži vērtēšanas jomām, bet te mazliet ir sarežģīti situācija ar to, kad Latvijas apstākļos vēsturiski vērtējumu pasūta pirkšanas gadījumā. Ja mēs panalizējam citu Eiropas valstu praksi, tad tur apmēram ir uz pusēm. Ir īpašnieki pasūta objektu novērtējumu, tāpēc, ka viņi grib apzināt šo te vērtību, jā. Otrs gadījums, protams, ir pirkšanas gadījumi. Jā. Mums ir, es teiktu, noteikti 90% vērtējumu, ko pasūta cilvēks, kad viņš pērk šo nekustamo īpašumu. Un traģiskākā situācija ir tāda, ko es, piemēram, bieži vien saskaros, ja mums ir liels apjoms vērtēšanā. Kad cilvēks pasūta vērtējumu, tad, ka viņš faktiski jau ir nokārtojis pirkšanas dokumentus, un mums šī tirgus vērtība tad nesakrīt ar šo pārdevumu cenu, un tā ir liela problēma. Tā kā tas, es varētu teikt, kad pie jebkuras darbības, kad tiek iegādāts nekustamais īpašums, tad certificēta vērtētāja padomas, nevienmēr ir vajadzīga pilna vērtēšanas atskaite, pietiek ar saīsinātu formu, lai rastu viedokli, vai tas, par ko jūs pērkat, vai tas, par ko jums piedāvā pārdot savu īpašumu, atbilst tirgumu.